Nu, ko prieks tev atkal redzēt podkāstā. Šodien vairāk tēma ir par tevi. Tā kā tu tiksi apspriests un izķidāts un par tevi un tavu pārdošanas pieredzi. Okay. Vai tu atceries kaut ko no tādas, kad tu pirmoreiz kaut ko pārdevi? Pirmoreiz? Jā. Bija jau tev kaut kāds bērnības limonādes tirdziņš vai skolā? Īstenībā man tas arī liekas interesanti, kad amerikāņi parasti stāsta savus tos rags to rich stories, un viņi stāsta, ka viņiem tur 13 biznesi bijuši ir, un viņi tur pārdevuši limonādu un kaut ko tam līdzīgi. Un viņi katru to mazo feature, ko viņi ir pārdevuši, skaita kā biznesu, kur viņi it kā ir darījuši. Es, kad biju sīks, man liekas, neko tādu nepārdevu. Latvijā neviens nepārdod limonādi. Pirmo reizi, kad man kāds kaut ko labi pateica, ka varbūt tās man sanāk pārdot, bija... es iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē, un tur bija viens kaut kāds uzdevums pirmajā semestrī kaut kādā vienā mēnesī, kurā bija jāvienojās ar otru kaut kādu kursbiedru par kaut kādu feature, kur viņam jāiepārdod. Un es iepārdevu viņam to feature tik labi, kad klases priekšā vienkārši, tā kā kurs priekšā teica, ka šitais te kāds ir apčikarēts no sērijas. Un tad rādīja to man piemēru, bet man nav bijis tā, ka es kaut ko baigi... kaut kur bērnībā būtu baigi kaut ko tirgojis vai kaut ko tādu, neesmu baigais tirgotājs. Yeah. Es esmu ritīgi introverts, tā kā man vispār, es izvairos no cilvēkiem, un parasti visiem pārdevēji asociējās ar cilvēkiem, kur skaļi runā, un daudz ir visur visiem priekšā, bet es tāds neesmu. Bet komunikācijas prasmes, jo... kā pārdošana ir viens, mēs varam tikai pārdošanu, bet komunikāt, pieņemsim, varbūt tev nebija tas limonādes stends, jo mums arī, man liekas, tāda nebija pieņemama. Tas ir tāds amerikānisms, es arī neesmu dzirdējis par, kaut kur Latvijā kādam ir tāds stāsts baigais, kur viņš baigais bērnības bizness bija. Yeah. Mums vienkārši, man liekas, nav pieņemti vairāk tādi. Bet tāda komunikācija vai pierunāt cilvēkus vai kaut kas tāds tev bija kaut kur arī, vai arī tu tiešām introverts bērnībā tikai grāmatas lasīji un nespēlējies? Es nelasīju grāmatas, es vienkārši esmu introverts. Tā pats sevī. Bet komunikācija kā tāda arī baigi nē. Man liekas, ka vienkārši tikai tāpēc, ka ja man kaut ko vajadzēja, es ar cilvēkiem varēju sarunāt. Kaut arī man ļoti nepatīk. Bet ar to, kāds sarunāja? Vienkārši ko vajadzēja. Nebija citu variantu. Ja tu kādreiz kaut ko gribēji, mums nebija tā, ka mēs varējām visiem rakstīt WhatsAppā. Es esmu no tā laikmeta, kurā WhatsApps nav. Dinozauru laikmeta. Jā, un vienkārši tev vajadzēja iet pie sēdes, kliegt, runāt ar vecākiem, zvanīt pa telefonu, runāt ar pieaugušiem cilvēkiem. Īstenībā par to sarunāšanu, redzi, kaut kādos 15 gados, tā kā man bija 15 gadi, es sāku braukāt ar riteni. Un tajā pilsētā, kur es dzīvoju Sabilē, mēs sākām taisīt, rakt dirtus, ar BMX, freestyle un tā tālāk. Un es biju tas cilvēks, kurš vāca parakstus un gāja uz domu, mēģināja sarunāt, lai mēs tur drīkstam darboties. Un tad ar gadiem ejot uz priekšu, vienkārši es laiku gāju uz domu un runāju ar tiem lieliem dusmīgajiem onkuļiem, kur tur mums neko neļauj darīt, un tad vienkārši mēģināju sarunāt, lai mēs kaut ko varētu darīt. Yeah. Tā bija pirmā pieredze, kad man vajadzēja iet un kaut ko runāt, ar cilvēkiem. Kā tu atceries šo pieredzi? Baigi tā, nepārāk priecīgi, tāpēc, ka man reāli grūti sanāca. Nevis tāpēc, ka man slikti sanāca pašam, bet vienkārši gadiem ejot, man visu laiku gribējās, lai mums tur ir ar ko nodarboties, jo tur nebija ko darīt, pa lielam tādā Sabilē, vai ne? Un tas BMX freestyles man ritīgi patikās, un es vienkārši, arī tad, kad es paliku vecāks, tik un tā turpināju iet uz domu un mēģināt sarunāt, lai tiem, kas tagad pēc mums ir, tie jaunie, lai viņiem būtu ko darīt. Tu zini, ka tagad katrā pilsētā ir tur pamtraks un viss pārējais, vai ne? Es esmu pamanījis, ka ir ļoti daudz, bet tas man liekas vienkārši to, ka ir varbūt vairāk naudas mūsdienās. Jā, bet kāds viņus taisa un kāds arī izbīda tos projektus. Un es tagad, šodien es saprotu, ka tajā laikā, kad es to darīju, es fokusējos uz nepareiziem cilvēkiem. Es gāju uz domu, prasīju, gribēju sarunāt, ko vajag uztaisīt. Bet man vajadzēja iet pie vecākiem un pārliecināt viņus, ka viņu bērniem kaut ko vajadzēs nākotnē. Tā bija man kļūda. Bet, un es ar tādu domu es arī darbojos tur. Mēs bijām tur vienā brīdī vispār kaut kādi 3+ cilvēki, reāli, kuri braukā ikdienā. Mēs taisījām sacensības, mēs taisījām, varbūt es dzirdēju par tādiem vīnsvētki, vēl lielam ir Sabilas tāda pilsētas svētki, vai ne? Un tad tur mēs taisījām visādas paraugu demonstrējumus, visu kaut ko tādu. Un tad tas man lika vienkārši iet un komunicēt. Es tur arī vienu projektu izbīdīju cauri, kur mēs naudu dabūjām. Tur es rakstīju, taisīju kaut kādus tur tos
nevis taisīja, bet jā, tas projekts bija, kad mēs vienā telpā uztaisījām tādu kā iekštelpu, rampu iekštelpā. Baigi sarežģīti tas viss izklausās, bet tas bija posms, kurā vajadzēja reāli iet runāt. Jā, jo vienkārši tas nelīmēs kopā, ko tu sev stāst ar to, ka, es esmu baigais introverts, bet tad, kad vajag iet, kādam pasaka, mūsdienās tā būs jāiet ar, es nezinu, varbūt, ka tagad domas priekšsēdētāji ir labākie, bet, ja es pati napakaļ arī pieņemsim savā laikā, kā kaut kāds jaunieci ietu un ar domas tur kaut kādiem onkām, kā tu saki, iet un stāstīt, bet kas tā apņēmība vienkārši tas, ka tev tas sapnis vai ne, ka tu iedomājies, ka tev būs tas jau, un ka visiem būs ko darīt, un būs tik forši, un mēs visi kopā, un vai iešu un prasīšu, vai ne? Tikai un vienīgi tas. Kur bailes, kaut kādas, ka tev pateiks nē, vai... Pofīgi. Vienkārši tikai un vienīgi tas, ka reāli gribējāt braukt to riteni, un nebija kur. Un tad arī tev nebija kur apskatīties vienkārši. Mēs tagad runājam reāli par to laiku, kad nebija, kad YouTube nebija tā katram vienkārši telefonā. Es reāli, visu, ko mēs redzējām, bija kaut kādos DVD, kur bija ierakstīti, kaut kādos žurnālos, kur bija, kā Amerikā tur visi brauc tiem riteņiem. To mēs visi saskatījāmies, gājām ārā vienkārši pļavā un mēģinājām kaut ko līdzīgu uztaisīt. Uztais kalniņu. Jā, un ar to, kad man tik ļoti gribējās, lai mums ir tā vieta, kur braukāt, tu jau nedomāji par to vienkārši, ko kāds padomās, ko tie tur mums teiks, nē, vai kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši iet 5 reizes, 10, 20, 50 reizes iet, kamēr vismaz kaut ko dabūna atpakaļ. Jā, kamēr izbasīja, un tad viņi beidzot pasaka, jā. Jā. Baigi forši, šis ritīgi forši stāsts, jo šo es vēl nezināju par tavējo pirmsākumu tavam pārdošanas karjerai. Jā. Un tad, kas ir tāds pirmais kaut kāds pārdošanas darbs vai kaut kāda pārdošanas situācija, kur tu jau zināji, ka tev tagad ir jāpārdod? Es strādāju būvniecībā, un man ritīgi nepatīk strādāt būvniecībā. Es biju 3 gadus nostrādājis, es sapratu, ka es gribu pelnīt naudu ar rokām, nevis ar galvu. Ar galvu, nevis ar rokām, otrādi. Un man vienkārši, es sāku skatīties to būvniecību, es domāju, it kā neizskatās sarežģīti, kā varbūt kaut ko tādu varētu darīt. Bet man nepatika tas, ka man vienkārši visu dienu bija jāstaigā netīrās drēbēs. Un tad pats tas pagrieziens bija tāds, ka mēs taisījām vienā ofisā, es liku grīdu. Es tur uz grīdas, uz ceļiem kaut ko ložņāju pa to grīdu, vienkārši liku tur gāju garām visādas tur tānas augstspējuši kurpēs un visādi onkuļi tur uzvalkos. Un tajā brīdī es uz viņiem skatījos un domāju, kāds sakars, kāpēc es daru šito darbu? Un man neliekas, ka viņi tur, ka viņi baigi kaut ko vairāk saprot nekā es. Gan jau, ka es arī kaut ko tādu varu iemācīties, lai es varētu darīt tādu darbu. Un vienkārši pavērās iespēja tikt strādāt uz automašīnu, kur reāli braukā un pārdod gaļu. Iedomājies autoveikals, reāli laukos autoveikals. Un man čoms uz tādu strādāja, un viņš vienkārši piedāvāja man, vai es negribu to viņa darbu ņemt, jo viņš gribēja iet no tā projām. Un es domāju, viss varēšu iet pastrādāt uz to mašīnu, pabraukāt to gaļu pārdot, un tad pēc tam man būs CV ieraksts, kad es esmu strādājis ķipa pārdošanā. Un tad es arī tā arī darīju. Kāpēc tā ideja bija par to, ka es gribu, lai man CV ir ieraksts pārdošana? Tāpēc, ka man nav augstākā izglītība, līdz ar to Rīgā atrast darbu, tajā laikā bez augstākās izglītības, es pat uz interviju nevarēju tikt. Un iedomājies, ja es izdomāju, ka es gribu tagad strādāt pārdošanā un ķipa pelnīt naudu ar galvu, nevis ar rokām, man nav vispār nekāda pieredze. Es atbraucu uz Rīgu, es nemāku runāt krieviski, es vispār nevienu vārdu krieviski nevaru pateikt. Tajā laikā vienkārši pilnīgi visur vajadzīgi krievu valoda ir. Man nav nekāda pieredze pārdošanā, es strādāju tikai būvniecībā, man nav augstākā izglītība, man vienkārši prasīs, ko tu māki. Es neko nevaru atbildēt. Pārdot gaļu. Jā, domāju, es mācīju pārdot gaļu. Un tas arī bija iemesls. Tad es sāku to gaļu pārdot, braukāju to mašīnu, tad es gadu nostrādāju, un tad sāku vienkārši sūtīt CV ārā. Uz Rīgu, uz kaut kādiem random kantoriem, kur es varēju vienkārši tikt pārdošanā. Jā. Un kas bija nākamais? Tad es tiku pārdošanā, ir tāds salons, reatons, tur es tiku durvju ražošanas, viņiem ir durvju ražošanas departaments, tāpat Latvijā ražotas durvis, un tur es sāku strādāt pārdošanā. Kā tu viņus pārliecināji, ka tu esi pietiekami labs ar savu gaļas pārdošanas pieredzi? Bija jāpārliecina? Man reāli paveicās, ka tur man pretī sēdēja tāds Jānis, atceros viņu, un es vēl šodien esmu pateicīgs viņam, ka viņš man devīja reāli iespēju. Paldies, Jānim. Es viņam tā arī teicu, ka es vispār nemāku runāt krieviski. Es neko, es esmu nostrādājis tikai to gadu ar tām gaļām un vispārējo, bet es esmu vienkārši gatavs mācīties. Es iemācīšos krieviski runāt, ja vajadzēs, iemācīšos pilnīgi visu. Vienkārši dod man iespēju, un viņš man vienkārši iedeva iespēju. Jā. Iemācījies krieviski runāt? Pēc tam, ka kaut kādu pusgadu es tur biju pastrādājis, jau normāli varēju runāt. Jā. To pārdošanas, viss notikā, ko vajag. Ar tiem klientiem, jā. Vajag labi. bet zin kā, tad, kad es atceros, ka es sāku
Daudz cilvēku baidās runāt. Man galvenais bija, lai man tas otrs cilvēks saprot, un tas man baigi palīdzēja. Es izklausījos tur ritīgi traki tajā krievu valodā, bet galvenais, ka tas cilvēks man varēja saprast, un tas bija, ja es zināju, ka viņš man sapratīs, tad viss kārtībā. Neviens arī nekad nesūdzējās, ka man tur kaut kāds traks akcents ir, vai ka es tur pusi saku krieviski, pusi latviski, vienkārši strādāju. Jā, ok. Nu, un tu aizbrauc, tagad tu esi tajā reatonā, jā, tās durvis. Un bija tā sajūta, ka tu esi vairāk tajā, kur uzvalkā un vairs neliec to grīdu. Kaut kur tu viņu noķer, jā? Zini, kur bija tā sajūta. Es reāli pelnīju mazāk nekā es pelnīju tajos iepriekšējos darbos. Bet es varēju iet uz darbu tīrām trēlēm, un es par to biju priecīgs. Nopietni. Es varēju iet uz darbu ar kreklu un kurpēm, un es reāli priecājos. Ja domājies, pilnīgi katrs darbs, es nezinu, vai tā, gan jau tev arī tā ir bijis, katrā darbā, ar darbiem ir tāpatās tā kā mašīnu. Tu esi priecīgs divreiz, tā kā mūžā, ka tu nopērci mašīnu un ka tu pārdod. Man tā arī visiem darbiem bijis ir. Ka tu iesāc jau un ka tu aizēji? Nu jā, ka tu reāli, es esmu tik nenormāli safinojies, wow, es tagad tā darbu varēšu darīt tik stilīgi, un tu esi tā kā solīts priekš. Un tad pēc tam, kad tu tiec atkal uz nākošo soli, tad tu esi priecīgs, ka tu no tā darbas ticis vaļā un atkal ticis uz nākošo. Bet man labi gāja. Tikai tas, ko es stāstīju tam Jānim, kad viņš man ņēma darbā, es kaut kādos 3 mēnešos tiku līdz tādam pašam apgrozījumam kā pārējā komandā. Un tad, kad es biju nostrādājis jau vairāk kā gadu, mums tur bija tādas iekšējas apmācības, es jau palīdzēju citiem pārdevējiem. Bet tas bija tikai tāpēc, ka tur strādājot, tad es sāku lasīt grāmatas, jo es sapratu, ka ja es izlasu grāmatā to, un es aiziešu uz darbu un pamēģinu, man sanāk pārdot, un ja es pārdodu, man vairāk samaksā, wow, kāpēc nelasīt vairāk? Schēma sāk rasties galvā. Un vienkārši sāk lasīt, vienkārši skatīties 1000 YouTube video par to, kā pārdot, ko teikt brīdī, kad tev saka, man jāpadomā, ko teikt, tad, kad tev prasa, lai atsūtu piedāvājumu un tā tālāk, un visas tās lietas vienkārši gāja mēģināt darbā. Ok, labi, bet tu nebeidz ar Latviju, tev nebija tā, ka tu iesprūdi, vai, es nezinu, neiesprūdi, reatonā un viss, un tā ir tavas karjeras izaugsme. Tu aizgāji prom? Jā. Un kas notika tālāk? Pēc tam es aizgāju strādāt pie citu darbu, kurā man atrada vienkārši tie saucamie headhunteri. Es gribēju vairāk pelnīt, līdz ar to tieši tajā brīdī, kad es sāku runāt par to, ka man ir es gāju pie vadības, prasīju ielikt pielikumu, vienkārši no zila gaisa uzrādījās tie headhunteri saucamie. Un piedāvāja iet strādāt citā darbā. Es pateicu, jā, vienkārši reiz 2 dabūju algu lielāku, uzreiz tajā nākošajā darbā. Atkal arī tik fanoju, wow, super. Tagad es varēšu sēdēt ofisā, nevis salonā, pa ko es arī tik priecājos. Un tad tur es nostrādāju arī gandrīz 2 gadus. Un līdz brīdim, kad vienu dienu es vienkārši sēdēju mājās un redzēju kaut kādu YouTube, kaut kādu video, kurā vienkārši kaut kāds čalis piedāvāja pirkt kursu par pārdošanu. Un it kā strādāt attālināti. Kad bija tas online. Tas bija tāds sapnis, ka tev tā lika, tagad, ja tur tas pirmais ir no tās grīdas, ja tikt uz to uzvalku, tad tad tev ir tas uzvalks un tu braukāji apkārt tālāk tā kā office, un tad bija tā kā, un ja es varētu to online darīt? Jā, tam čalim reāli labi sanāca man pārdot. Viņam, es nekā, tur bija vienkārši tur six figure, tur bla bla bla, 6 mēnešos un tā tālāk, un tas viss nostrādāja. Un man bija uz konta kaut kādi 4000, un es gribēju pirkt mašīnu. Un es to mašīnu, es jau aizbraucu apskatīties, es jau paprastu čomam, mēs abi kopā aizbraucam. Viņš arī saka, jā, ir labi, viss ok. Pēkšņi atkal kaut kāds pilnīgi random, kaut kādas bezsakarīgas lietas notiekās. Tas čalis, kuram tā mašīna ir, brauc pāri pa tiltu, viņa aizķer smagais, viņam noskrāpē sānu. Es viņam saku, labi, ir ok, tu vari noņemt to no cenas. Es viņu nopirkšu pie tā otra čoma, kurš strādā servisā, sataisīšu, viss kārtībā. Vienkārši vietu viņu grib pārdot. Tad viņš negrib viņu vairāk pārdot. Tad atkal kaut kas vēl notiek. Un es nezinu, tu droši vien ar to neesi saskārusies, vai arī varbūt esi, bet man nenormāli nepatīk pirkt tādas lietas. Tāpēc, kad zinot to, kas notiek. Sarežģīti. Mēs viņus nepērkam ikdienā. Tas grūti noteikt, kas tur ir un kas tur nav. Katrs vienkārši, ja tu pēc lietot mašīnu, tur tik drausmīgi daudz mainīgie faktori ir. Un tad viņš beigās nometās nost. Un man tā vienkārši, un tad es to mašīnu nedabūju. Un tad uzrādās tas čalis un teica, pēc kursa tagad par pārdošanu. Un es vienkārši
No tām 4 štukām es 2,5 štukas samaksāju par to kursu. Yeah. Kas ir tas sapnis, kuru tu pēdējo reizi piepildīji? Un vai ir tādi, kur vēl nav piepildīti? Ja tu zini, ka ir kaut kas, ko tu noteikti vēlies piepildīt 24. gadā, es tev uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu. Mani sauc Monta Viljamsona, un jau 3. gadu es šos izaicinājumus vadu kopā. Būsim 21 dienu jaudīgā cilvēku sastāvā un piepildīsim tavus vēlākos sapņus. Tiekamies!